Jebkurš, kurš ir bijis Ēģiptē, Turcijā vai kur citur, ir saskāries ar šo lietu. Jeb atlidojot tev sagaidīs tūreparatora transfers, kur vietējais gids tevi uzreiz jau autobusā sāks baidīt ar to, ka tev nākamā dienā 100% ir jābūt noteiktā laikā uz tikšanos ar gidu. Компания, поэтому, пожалуйста, встреча, которая указана вовремя у вас, прошу. Jo tur būs ļoti svarīgs info. Zinādam, ka tur ir tikai piedāvās tūres, tad baigi neinteresē nekas. Mūsu gadījumā, kas iekrita ausīs, pieminēja par kaut kādu apdrošināšanu, kas būs obligāta. Neizprotot lietas būtību, mēs arī aizgājām nākamā dienā no rīta uz tikšanos. Protams, gids iesprindzis mums visu laiku piedāvā tūres un stāsta, cik briesmīgi un traki ir ārpus viesnīcām krāpnieki, kas jums var piedāvāt tūres par krietni dārgākām cenām, un nedod Dievs, jūs viņām piekritīsiet. Pa vidu, protams, ielaižam vēl veikalu un smāržu aģentu, kas mums pārdos visu to labāko par labākām cenām. Kam ko vajag, mums to nevajag. Nekādu vairs ziņu par kaut kādām apdrošināšanām, ko cits gids autobusā mums minē. Turpinām ar to, ka ārpus viesnīcām nekādā gadījumā nepērkat tūres. Un tagad stop! Paklausies mani! Ja es jums tagad pateikšu to, ka jums nav jānāk obligāti nākamā dienā uz tikšanos ar gidu un nekādas apdrošināšana runas vai kas tāds nebūs, šo visu dara, lai tikai jūs atvilktu uz tikšanos un notirgotu tūres. Nu tad jūs man tagad jautāsiet, un ko tu ar to gribi teikt? Šārmā jau kādu labu laiku dzīvo latviete Baiba. Baiba nodarbojās ar dažādu tūra organizēšanām, sākot ar tuvāko un beidzot ar tālākiem piramīdu un Luksoras apmeklējumiem, kuri jau jūs būs vajadzība pēc pārlidojumiem no Šārmas. Arī mēs paņēmām no viņas mūsu izvēlētu tūri. Varam rekomendēt pārbaudīt vērtību kā Baibu. Zem video būs viņas kontakti Facebook profilā. Droši raksti viņai, ja atsauksies uz manu YouTube kanālu Juniors Vērmanis, tad tev no Baibas būs atlaide. Tevis izvēlētai tūrei. Nu tā, mēs esam no rīta, pulkstens ir 3:10, tos jābūt transferam mums ir. Un laižam uz Luksoru. Pasīsimies, kas tur notiekās, neesam bijuši. Iedvesmojoties šim, esam paņēmuši no Baibas Luksoras tūri. Laižam tālāk. Viss notiek ļoti labi un kontrolēti. Mūs ik katrā punktā izstāsta, kas mūs sagaidīs atpakaļ ceļā un ko mums meklēt. Jo mums kā nekā paredzēts ir pārlidojums ar lidmašīnu agri no rīta un vēlu vakarā atpakaļ. Tā mums tagad, nezinu, kādā sakrā tik ātri nokārto vīzi, ka mums neliekās, nepagāja, nezinu, 3 minūtes, ka jau vīzi jau ir pasēs iekšā. 30 eiro katram. 30 eiro, jā. Šīreiz mēs tagad apkarējāmies pildu bildi, jā. Atgādinu, ka mūsu mērķis ir Luksora, kas atrodas otrpus Sarkanai jūrai. Tur mēs nokļūstam ar lidmašīnu. Pārlidojums un viss pārējais ir iekļauts cenā, tā kā arī par to nav jāuztraucās. Lidojums ilga apmēram 1 stundu. Agrs rīts, neta lāgā pagulēt, neta negulēt. Esam klāt un ejam meklēt mūsu iepriekš pateiktās norādes, jeb zīmīti ar mūsu tālāko gidu. Ak jā, lai mēs nebūtu atkarīgi no citiem turistiem un lai mēs varētu jums parādīt kaut ko arī privātāku, tad esam paņēmuši privāto ekskursijas paku, kur mēs varam izvēlēties kādā secībā un kur doties. Nu, labas, ne? Latvija. Labdien. Ar šādu automasu pavadīsim visu dienu, apbraukājot labākos apskates objektus. Mums ir ne tikai privāts gids, bet arī privāts šofers. Nu ko, laižam ceļā! Tā, mēs te vienkārši pa ceļam apstājāmies, process uz tilta. Mums kaut ko gids tagad tos laikam stāstīs. Protams, ka es visu jums nerādīšu, jo šī sērija nebūs visas dienas garumā. Gids mums ļoti smalki un sīki pastāst par vēsturi. Būšu atklāts, kad diskutējām ar Tamāru, tad visa informācija, kas mums nāca jau no paša rīta, bija tik daudz, ka droši vien, ka pusi bijām palaiduši garā. Bet bija interesanti paklausīties vēsturi.
Mūsu tūrē ir iekļauts 2 ēdienu reizes. Par cik esam izsalkuši, jo brokas neesam ēduši, tad gribās kaut ko paēst. Mums ir privātā tūre, tātad arī diktējam mūsu maršrutu. Prasam, vai varam paēst kaut kur eģiptiešu kolorītu stilā. Nav ne divu runu un laižam ne turistu pilsētas daļā, lai varētu izjust vietējo kolorītu un ēdienu. Dažu brīdi pat nevarēja izsekot līdzi, ko lai filmē, ko ne, jo viss tas kolorīts vietējais, tas bija vienkārši ārprāts. Чуть-чуть немножко я иду. Давай, окей. Tātad mums pusdienas pasūtīs šeit. Ne brokas. Ne brokasts. Tātad mums pasūtīja ēdamo, reku tur pasūtīja. Jā, okei. Man laižam iekšā tagad skatīties. Два ордера. А ви ордер и нам ордер. Hello. А туалет здесь. Это местный туалет. Ну, все равно помогает. Okei, ladna. Tā, ienācām iekšā tādā beigā. Normāls kontentiņš. Aiziesim, pastīksimies, kāds izstās tolets. Kas te notiekās? Tā. Šāds tolets. Nu jā. Un nomazgāties. Te kas ir? Te ir... Kaut kur ir taisa. Nē, tas ir priekš šitiem te ūdenspīpēm. Baigi aizraušies ar ūdenspīpēm. Tagad skatāties, rek šitiem māja, jā. Tātad šeit apakšā ir vecākiem stāvs. Pēc tam, kad viņiem piedzim bērni, tad viņi uztaisīja bērniem stāvu. Tas ir 1 bērniem, 2 bērniem un 3 bērniem. Vienkārši uzceļ augšā priekš bērniem papildinājumu. Droši vien, ka daudz jau skatoties patreiz šausminās. Ak, jūs trakie! Kaut kur, neiz kur ejat ēst, bet nē, visi nav tik traki. Mums patīk izbaudīt vietējo ēdienu un kultūru. Un ko tad mums te pasniedz brokastīs? Tas ir pārsvarā vietējais ēdiens. Jeb šī dīvainā masa folma damas bija pupiņu ēdiena masa olīveļā. Tad falafeli, tālāk vietējā pašceptā pita maize, tomāti ar sīpoliem, frī kartupeļi. Pa lielam nekas tāds paranormāli traks nebija ēdienā. Varēja visu ēst. Vai jūs pamanījāt to, kad uz galda nav ēdamu instrumentu, dakšiņas vai karotītes? Nu ko, mēs pat tiešo jautājām gidam, lai gids mums parāda, kā pareizi jēd, ja nav instrumentu. Protams, ka gids mums parādīja un centāmies ēst tāpat. Bija interesanti. Nu, Tamār. Tamār mums atkal pirmais eksperiments zaķīci. تمام. سنة جاب لنا الفطار راح جاب لنا الواحد. Grib kaut kādu dārzeņu, kaut kāds bumba. Falafel. Viņš man saka, ka šis ir citrons pagaršo. صالون الليمون. Un... Faļoni, jā? Чуть-чуть немножко, не очень, не сильно. Jā, viņš ir tāds niekoties bišķi. Viņš tāds, kāda pasaka. Bišķi niekoties vienkārši. يدوقه ويأكل معاه. قل لا. Tā, mums atnes tēņi tagad. Vajag piparmētrs. Vajagot bišķiņ ielikt iekšā. Ai, labi. Turčā, liekamies. Pēduši esam, varam laist beidzot uz mūsu pirmo apskates objektu. Mūsu pirmais apskates objekts ir Karnaka templis, jeb pareizāk sakot, kas ir palicis no tā pāri. Un šeit esot ļoti maz mašīnas tagad. Gids priecājās, ka ļoti maziņš, maz mašīnas. Daži autobusi. Jā, mēs nākšot ārā, te būšot pilns. Šāda esot arī bijusi agrāk šī teritorija. Iesim iekšā tālāk, skatīsimies, kas tad ir palicis no tās. Protams, ka visu es jums nerādīšu smalkumos, bet pāriesim ātrumā spilgtākiem objektiem pāri, lai jūs redzētu, vai ir vērts vai nav vērts šeit iebraukt.
Un tad šeit notiek tagad vienkārši tīrīšanas darbi. Tie pat nenotiekot restaurācijas darbi, bet vienkārši tīra. Ja viņi paliek ar laiku netīri, un tad liek stalaišus un tīri visu. Un augšā ir tās lielās kolonas, arī, ka tur varot 50 cilvēki uzstāties augšā. Viņas tik liels, iedomājieties, cik viņas liels tur ir augšā. 10 cilvēki apkārt. Jā, 10 cilvēki apkārt. Tā, un šeit ir skarabējs. Kāpēc šie cilvēki iet riņķī? Tāpēc, kad 7 reizes jāpiet riņķī un jāievēlās vēlēšanos. Un tā ir tā vēlēšanās piepildīšoties. Kurš var redzējis mūmijas? Tie tur tie skarabēji, tie tur tie žuki, tie tur tie krabi trakie. No šādiem beduīniem esot jāuzmanās. Jo par jebkuru lietu parādīs smuku skatu vai nofočēs ar smuku skatu un uzreiz prasīs naudu. Tā kā esam uzmanīgi. Arī šāds it kā nevainīgs oficiāls apsardzes darbinieks jūs ievedīs it kā slepenā vietā un prasīs no jums naudu, jo viņš ir izdarījis baigi labot darbu. Un šeit pat īsta kobra esot akmeni iekšā vienkārši, sen it kā, kas to lai zina. Baigi. Kaut ko mēs ienācām, mēs nezinām, kur vīts pazuda. Un šeit atkal piedurās tam skarabējiem, rekur. Te jāpieskarās un tad būšot veiksme, laime, viss būšot. Jā. Mums viss netīrs. Pat nestādos priekšā, kas šo visu ir sazīmējis, ja pareizāk sakot iegravējis senos laikos. Bet darbs ir nenormāls. Aiz kadra, protams, palika ļoti daudz iegravētu akmeņu, ko neesmu parādījis, jo tas jau atkārtotos daudz reizes. Jā, un kas notiek, kad ir turists sabrauc, vai sanāk turists, skatāmies, re? Voļā, viss pilns. Mums īstenībā tā bišķi noplauka. Ja mums bija maz turisti, ja pareizāk sakot, mēs kaut kā bijām. Jā. Un tāda baigi īstenībā forši. Tagad vispār neko nevarētu nofočēt. Vai ne? Mēs mums kaut kāds kadrs dabūjām. Jā, tā kā apskats objektos jau vienmēr tas ir, kad, ja tu uzspēj kaut kādā brīnumainā kārtā, kad, vai agrāk, vai kaut kur, jā. Ja tu uzspēj, perfekti, viss ir. Bet to nevar prognozēt. To tur, kā sanāk, tā sanāk. Un kas tagad cilvēki, paskatieties, re, vienkārši čau kakau. Pilns ar cilvēkiem. Vienkārši lifehacks ir tāds, ka, jābrauc pēc iespējas ātrāk no rīta. Bet šitie no Hurgadas. Jā, šitie esot no Hurgadas ķipa. Viņam jau nav varianta nekāda. Bet katrā ziņā, ja tiešām no Šārmas, tā kā mēs te lidojam, tad vislabākais ir tas nakts, tā kā
no naktī jāceļās un no agri no rīta jālido. Un tad jūs iespējams, ka būs arī mazāk cilvēki. Nu, katrā ziņā tikpat, cik mums apmēram droši vien. Nu, protams, kur tad bez suvenīriem, jebkurā apskates objektā. Kur ir kobra? Reku Tamārai, kobra, draudzene. Tā ir piedzīvojumi daudz. Vai ne? Jā, bet vienīgais, ko mēs tā skatāmies, nu labi, reku šitās statujas. Bet pa lielam nekas nesimbolizē ar šito te apskates objektu. Paskaties, rekāds. Paskaties, re. Tas ir Kas ir? galvenais bez kājas, bet galvenais, ka ir Vai ne? tas, jā. Reku izpiedāvā visādas. Scarabée. 1 euro. No, thank you. Reku, viņa visiem rokās ir. Visiem vajag kaut ko notirgot, reku, visi skarabeji, viss pārējais. $1 please. Reku, viņa visiem rokās ir, da? Jā, nu tā kā jau vienmēr. Kas? Ja Tolstoji. Tolstoji? Laižam tālāk uz mūsu nākamo apskates objektu – uz kapenēm. Šādu ceļu nedaudz kalnā dodamies augšā, kur mums atrodas mūsu nākamais objekts. Tā, tagad esam klāt pie kādām kapenēm, vai kas tur esam? Vai jau piekasās jau? No, thank you. Thank you. Reku jau piekasās jau, reku visāds grāmatas. Jā. Protams, kā jau atkal pie katras ir visādas iepirkšanās vietas. Tutanhamona apglabāšanas vieta. Baigi, tas viss tādā kalnā. Tad reku mums laikam ar šito te arī ar elektrisko mašīnu aizdīs līdz tam pašam galam. Пирамида. Вот. Там дальше наверху. Пирамида. Tā, un tad es saku, šitos te viss tāds tā kā aiza, ne aiza, tad visi uz kalnā. Un tad šitas te ir Ramzesa 4. ir mēs tikai vienam cilvēkam uztaisīta kapene. Un tad tālāk, te ir vēl, reku, tur ir kapenes, tur, te visur iekšā klintīs. Cilvēks te nomirst, jā. Tas ir vesels process līdz tur debesīm. Vai ne? Jā. Nu jā, tā mums gidu pazaudējām. Nē, viņš ir. Jā. Mēs gan drīzāk gidu pazaudējām. Jā, bet viņš ir pazuda šitien. Vai ne? Alas jeb kapenes ir ļoti daudz šeit, un pie katras ir schēma 3D attēlā, kas parāda, kāda ir tā alu sistēma. Šis akmeņainais zemes reliefs šeit sastāv no smilciežiem, un līdz ar to ar gadiem tas paliek bīstams tieši alās. Alas sākt iebrukt. Līdz ar to atvērts ļoti maz kapenes priekš turistiem. Nešķirosim, kura ir kura kapene, bet uzmetīsim aci uz visām. Atgādinu to, ka ar profesionālo video tehniku lāgā šeit filmēt nevarēja. Tāpēc arī es centos parādīt kaut kā slepus to visu nedaudz no profesionālā viedokļa.
Tā, skatāmies, rekur ir galva. Galva, rekur ir, nu aiziet, tā ir mūmija, rekur guļ. Jā, rekur rokas. Jā. Praviļņa, ja? Jā. Bet baigi īstenībā. Nu, davai, kurš vēl redz šitiem te mūmiju? Bet tučni. Nu, Taizems kaut ko paņēma līdzi. Tagad varat pacelties uz otro stāvu un uzņemt baigo panorāmas bildi. Kāpam augšā uz otro stāvu. Un pagriežamies. Oļa. Kas tād pa Ramzesiem nāk? Labi. Nu ir jau skatiņš nepajokam, jā, smuks. Pat saka, jo vairāk tur skaties augšā, taču liekas, ka tur tā ir tā mūmija kāda guļ. Kuram vēl tā liekas? Iespiežat pauzi tagad video un ierakstat iekšā komentārā. Vai mēs esam sapīpējušies kaut ko? Mēs nepīpējam it kā. Pasties augšā. Ui, tie eģiptieši ir traki uz tirgošanām un piekasīšanos. Izņēmums nav ar šīs kapenes izejā. Tev visu laiku non-stopā piekasīsies un, protams, ka cenas sākumā ir $100, tad $50, tad $30, tad $10 un tad jau $5. Un, protams, ka aiziet pat līdz $1. Es nesaucu dažādas preces, bet gan vienu lietu, kas mainās cena, līdz ko pasakat, ka nevajag un ejiet prom. No. $100. No. $50. No. $40. $30. Vienmēr kā cilvēks ir piekastās. Visu laiku ir iet līdzi un piekastās. Pasies, sākumā bija $100, jau $10 visu laiku. No, thank you. Nu tā, esam tās kapeņas arī izgājuši. Ka suņiem transfers tur tālāk ir. Un maucam tālāk, viņš ir apkārt. Laižam tālāk. Tā, atkal nu, tie nākamā vietā esam. Protams, ka tie vakal ir tirgotāji, lupatas. Nu, tu domājies ar ilgi neaizskavējies. Ļoti nopostīts tas bija pēc seniem laikiem zemestrīces rezultātā, un šis, ko jūs redzat patreiz, ir praktiski viss atjaunots, restaurēts. Tie beduīni ir vieni traki tipiņi. Skatāmies, kā notiek atkal kārtējā cilvēku čakrēšana. Stāv divi beduīni aiz striķa, kur turistiem tālāk iet nedrīkst. Lai noķertu labu kadru, vajag pāri tikt tam norabažojam, bet nedrīkst. Tad jums talkā nāks beduīni un par naudu, cik tev nav žēl, arī nofotografēs bildi, kas atrodas aiz stūra, kur lāgā neredzi, kas tur ir. Nemaz. Es esmu vienīgā.
Ej, malā no kadra. Nevat vēl ielien kadrā. Ai, karuči, nekāda filmēšana nesanāk te. Nofočē mani, nofočē. Nofočē. A tu fočēji to? $5? A tu filmēji to? Ko tad? To? Ko? No to? Ko? Nu, ka es te lidoju. Nu, jā, nu. Tu vai tu man maksā? Nē. Nē, man jau tev jau. Nē, nu kā tev vajadzēja man prasīt naudu? Give me $5. Par to, ka tu man nofilmēji. Jā, ok, $1. Ok. Nav. Бесплатно. Сначала хотим смотрим алебастровые заводы. Подожди, что? Un tā nākamā mūsu vieta apstāšanās. 3 minūtes deva foto laiku. Nu, kaut kādas te ir šitie te brīnumi. Turisti var, te vienkārši autobusu daudz ir. Statujas. Tā, pulkstens ir gandrīz 2. Называется Эль-Ваха, значит оазис. Oāzis? Oāze. Эль-Ваха. Tātad atkal mums atveda kaut kur paēst, tad pulkstens ir gandrīz 2 oāzē. Tīri simpātiski izskatās, tad tāds pārāk glauni priekš luksors. Tā, mums ir atneza ēdienu. Šitas te mums ir ēdienas ir iekļauts cenā. Jeb, respektīvi, tajā visā tūrē ir iekļauts iekšā. Un tā pats galvenais, kas tam mums ir? Te ir fiša kaut kāda, zivs. Un, pagaid, zapikānka, reku tev bija kaut kāda. Kas tas tāds, es nezinu, to skatīsimies, kas tas tāds ir? Gaļa, kaut kāds atsakums. Jā, kaut kāds zupveidīgs. Un tas ir ar kaut kādiem dārzeņiem, un tie ir īsi. Tas ir kaut kāda šļura. Un iedomājies instrumenti. Es saku, šitā baigi sūdīgi tā vēstules ir. Visi instrumenti, visi ir. Iepriekšējā reizē mēs maz normāli ar ņēmām, ar pirkstiem, viss normāli. Un tā, tagad, kroči, mūs ir beigušies pa mūsu maksu, ko mēs vienojāmies pie Baibas, tās tūras. Un tagad pat cik vēl laiks ir, vismaz kaut 2,5 stundas, tad mums tagad piedāvā to, to, ko arī visiem piedāvā, to banānu tūri, krokodilu un kas tur vēl tur bija. Un, es nezinu, vai mēs pārmaksājam vai ne, bet 80 eiro 2 personām. Un pastīsimies, kas tur, dolāri, bet mēs saprotams, ka tur dolārs eiro, viņam plus mīnus viens un tas pats, mēs devām eiro. Un tagad iesim pēc Nīla blakā, iesim, skatīsimies. Jā. Tas, kas Nīlai blakus ceļš, tas ir kruta, tas ir Kornešs laikam. Ja ir dos no Nīlas, tad prostu ceļš. Ja? Jep. Nu skaidrs. Tātad, skatāties, draugi, šitas te Prestižs rajons ir. Wow! Taisa šeit laikam. Taisa, te viņi taisa maz ka visu laiku. Jā, šitas ir Prestižs rajons. Nu, pie Nīlas, jā, Prestižs iela. Forši. Nā, tagad mums ir privātā tūra. Jā, kaut kā tā. Mums šodien viss privātais. Tos mums arī kaut būs iekšā, ne? Iņi suda, aiziet! Cik šitie trīsvēr?
Normāli uz VIP ložu. Uz jumta. Mums nekas nebija naudas, vienkārši pietrūkās, un mēs ātri uzlicām uz jumta laivai. Pa zaķi, ne? Pēc nepilnā 15 minūtēm esam arī klāt pie diezgan populārās tūres kā Banānu sala. Nezinu, kas tā par salu, bet viens no Nīlas krastiem un viss. Liekas, ka atkal turisti piesaista ar nosaukumiem. Kādi? Jā. Man pēc tam griež nost, jā? Šajā teritorijā ir arī tāds mini-zoo, kurā atrodas mēteņi, savvaļas vilki, runzuči un 3 jauni krokodīli. Maziņš banāniņš. Un tā ir vaļā. Tā ir vaļā. Tā, nu labi, tagad Nīlas krastā mēs esam. Tur Nīla tālāk ir, un Tamāra probēzes banāns tikko kā no koka noplūkts. Doj, Tamāra. Tāpēc, kas jau reka noiet. Tagad tava kārta. Vienkārši ēd tā kā mērkķis. Tas bija tā kā ātri vai tā kā lēni, vai tā kā kā? Šito visu varam ņemt līdzi. Kur tu viņu bazīs? Un tev obligāti esot jāsakot Jā, mažo. Un savādāk ir nekā veiklā. Maziņi. Padara kaut ko viņš lielāks. Vai kādi dubultie sauguši kopā banāni, re? Nē, tev būs dvīnīši. Dvīnīši. Man pašam galvenais. Tev būs. Nu tā, tas rezumē atrais par to banānu salu. Ja jūs dabūjat pa lētu, tad varat ņemt. Ja jūs dabūjat tikpat dārgi, cik mēs, galīgi garām zrezē pateikt. Jo, nu nekā te nav, nu ko, nu labi, krokodili pastīties aiz restēm, jā. Nu, pabraukt ar laivu, nu okei. Bet tu pa lielam. Braucam apakaļ. Tikai Eģipte. Nē, Eģiptē nav nevainas.
Kreč tā īsumā par šito tūru šodienas, ko mēs braucām. Nē, nu nebija slikti. Vislabākais ir, kas uzreiz ieteikšu. Jums ir opcija ņemt privāto tūri. Tas ir tiešām, jūs nevazās pa sūda veikliem, nevazās pa sūda parfīmēriju šitiem visiem. Es zinu, man tagad daudzoši ir kādiem sūdiem. Nē, nu tiem, kam vajag, tie brauc. Tiem, kam vajag, tiem, kam brauc, mums to nevajag. Mēs neuzskatām pa vajadzību. Bet privātais arī ved tur, kur grib. Tieši tā, privātais ved tur, kur grib. Jā. Ja jūs ņemsiet kopējo kaut kādu, jums vedīs tur, kur jums ir paredzēts. Jā. Šodien mēs varam izvēlēties. Un tāpēc mums arī palika liekas 3 stundas, tāpēc, kad tās bija veltīzoši visādiem shoppingiem, viskam tam līdzīgi, ko mēs negribējām vienkārši. Jā, un bija ok, viss bija kārtībā, jā, tiešām tur paskatījāmies, izskatījāmies, mums tas gids tiešām bija super. Pēc tam palika tās 3 stundas, izdomājām paņemt to banānu lauku un to, iespējams mēs pārmaksājām, mēs samaksājām 2,80 eiro. Tas bija, es nezinu, tas bija kosmos, tur kāds uzvārījās ļoti smagi. Vispār šajā turismu jomā, ja godīgi runāsim, mēs ar Tamāru spriežam, ka tādā Ēģiptē, viņiem ir dzīves stils ubagot, dzīves stils ir naudu prasīt visiem. Par visu pilnībā. Tolets papīru tajā lidostā. Jā, Tamāra aizgāja lidostā, tepatās aizgāja, pastās nav tolets papīri, jā. Vispār nevienā 6 tolets, nevienā nav, bet tur stāvi kā rullīts, bet tur neviena nebija. Bet tad, ja būtu, tad viņi noteikti paprasīja, bet viņas sēdēja, viņām, man liekas, jau bija šitā. Tieši tā. Un fīči tādi, jā. Principā, ko es varu ieteikt, jā? Jā, iesakam, ir Baiva, apakšā būs links, kā ar viņu sazināties. Tas ir, jūs gribat privātu vai grupu, jebkādas, kā jūs vēlties. Droši sazināties, tā ir latvieta, meitene, un viņi jums, kā saka, atbildēs, diezgan laicīgi atbild visu. Un nekādas problēmas, atbalstam savējos, jeb nelienam iekšā kaut kādos starpniekos, jo, es saku, kā es pirmīt pieminēju, to, ka Ēģiptē pelna ārprāts. To, ka viņi te ar asarām acīs jums staigā riņķī un piedāvā tur visus tos akmeņus, tos visādas piramīdas, visu kopmēram, viņiem nav ko ēst, beidziet. Tas ir vienkārši, tas ir viņiem dzīves stils. Diemžēl, bet viņiem tas sanāk, un turisti tiešām uz to uzķerās. Vienu, ko es jums ieteikšu, dargie latviešu turisti, nedodat tējas naudas. Beidzat lūdzu izlaist, nedodat, beidzat. Jā, es zinu, jūs man tūņās tagad televīzijā, jā, jūs skatāties šo raidījumu, jā, kā saka, YouTube vai kur jūs skatāties, jūs teiksiet, tu ko, viņi tur cenšas. Viņiem ir savas algas. Labi, iespējams tās ir maziņas, kā jūs, kā visi šeit uzskata. Viņi pie šī dzīves līmeņa pieraduši ir. Viņiem ir tāds dzīves līmenis. To, ka viņi sūdzās, ka viņiem ir ļoti mazas algas, viņi vienkārši dzird mūsu algas, viņi dzird. Mēs šeit esam biezie. Mēs atbraucam šeit kā naudas maki, mēs šeit esam viņiem kā naudas maki, un tāpēc viņiem skrien asaras acīs, kā mēs varam apmēram tā dzīvot, ja, tik biezi, ja. Lai gan īstenībā mēs paši zinām mūsu situāciju, cik mums ir jāmaksā par elektrībām vispārējo. Un tāpēc es saku, nedodam nekādas tējas naudas. Vēlreiz nē. Tas ir mans viedoklis, un es jums iesaku to. Nevajag čakrēt prāt, pēc tam bejās izkāp ārā no mašīnas, ja, un viņš apmēram jau sniedz roku, tas apmēram jau pats par sevi jau saprotams, ka tev jādod tējas naudu. Kāpēc es esmu samaksājis par visu? Izrādās, jā, iespējams, ka viņam līdz tam tur nav aizgājis vēl, kā saka, tā nauda, nevis vēl vai vispār nav aizgājis par viņa to, ka viņš mūs vedā vai vēl kaut ko. Tas jebkurā situācijā var būt. Tagad es saku, lūdzu, nedodam naudu. Zini, tas nav tikai par Ēģipti. Tas ir par Turciju, pa visurienu. Un bez tiem gulbīšiem numuriņos jūs varat iztikt. Ticat man, to 1 vai 2 eiro, ko jūs maksājat par to gulbīti. Jo? Un kaut kā tā. Ja gribās vienreiz dzīvē redzēt gulbi. Ja jums gribās, jūs varat dot, tikai neaizmirstat to, ka jūs čakarējat prātu visiem pārējiem. Jo tāpēc, kad viņi uzskata par to, ka, ja tu arī neiedos, tā kā īstumā tas tīrais piemērs ir Ēģiptē, tikai Ēģiptē. Ja tu neiedos viņam kaut kādu, pieņemsim, to tējas naudu vai nenopirks kādu preci no viņu, viņš jau dusmīgs palikt. Jūs iedomājaties? Kurš to ir panācis? Jūs to esat visi panākuši. To, ka dod tējas naudu visiem. Tiem te visiem tieks vai tējas naudu vai pērk tos suvenīrus pat tur, nenormālām drakoniskām cenām, jā. Jūs pērkat suvenīrus, neaizmirstat to, ka cena ir reiz 3 viņiem.
Viņi var nokaulēt uzreiz, sakat, piemēram, tā cena, viņš saka, man ir $10, sakat uzreiz $3, tas ir griezti, ko jūs varat iedot. Visu, un jūs par to arī nopirksiet, par tādu cenu, ticat man. Bet, kaut kā tā. Bet saka, jā, šodienas tūri varam ieteikt, tā tiešām bija laba. Iesakām uzreiz jau, protams, kā ar privāto, tas tā, lai būtu tā foršāk, ērtāk, labāk. Un kaut kā tā. Tagad mums ir reis apakaļ uz Šārmu ar iekšzemes lidojumu. Braucam apakaļ uz viesnīcu, vēl 2 dienas, tad jau braucam apakaļ salt uz Valmieru, uz Latviju. Tur esot šonakt būšot -8 grādi. Bet mums nekas silts arī nebija tagad, mums arī diezgan tāds pavērs, bija plus 20, 4, 25, kad dienā bija, nekas vairāk nebija. Rītdien sola plus 28, cerams, ka tā arī būs. Ok,